Makšķerēšana sen jau ir pierādījusi, ka izmēram ir nozīme. Šodien mēs esam ciemos pie mūsu draugiem Yamaha Latvija un īpašnieka Kristera Sērdi. Sveiks, Krister! Sveiki, labdien! Tu un motori ir bijušas divas nestrādājamas lietas jau sen. Moči ir skaidrs. Kāds tev ir sakars ar laivas motoriem? Laivas motori tādā ziņā es esmu saskāries vistiešākā veidā sākot pārstāvēt Yamahas brendu. Un arvien vairāk mēs cenšamies tieši tajā lauciņā startēt, un arī šogad atbalstam lielo balvu par 50 zirgspēku Yamahas dzinēju, kas, manuprāt, ir pietiekami jaudīgs, lai varētu to zivi noķert, bet, protams, ir arī jaudīgāk un mazāk jaudīgi tie dzinēji. Tā kā Yamahas spektrā ir plašs tas diapazons. Šobrīd lielākais pieejamais ir 150 zirgspēki veikalā, bet maksimums ir 425 ir. Tādu mēs neesam nevienu Latvijā vēl pārdoši, bet tas ir tāds milzīgs jau, tas kā kārtīgs. Un svētdienas makšķerniekiem kāds ir piedāvājums? Ir iekšdeļas dzinēji, ir arī, protams, elektrība mazā. Kāds, kuram tā vajadzība? 5 gadu garantija visiem dzinējiem. Līdz ar to tas ir tāds bonus, manuprāt, plus vēl, protams, veicam visu servisu apkopes. Šobrīd tā situācija ir mainījusies un nav vairs tas Covid deficīts, kas bija varbūt iepriekšējos gadus. Tad faktiski jebkuru motoru mēs varam jebkuras zirgspēku un jebkuru variantu piegādāt nedēļas laikā. Ir arī gumijas laivas, Yamahas produkts, kas ir kvalitatīvs, un arī šogad mēs viņu sākām vairāk izplatīt un cilvēki ir apmierināti. Un booster laivas, tas ir alumīnija laivas, dažādi izmēri, gan mazāks, mazliet lielāks un līdz pat lielajām booster laivām. Man redzējums, ka tas produkts ir kvalitatīvs un tiešām nav kauns cilvēkiem viņu piedāvāt un pēc tam arī saņemt pozitīvas atsauksmes. Krister, tu jau zini, kurš ir tas jautājums, kad nopērk jaunu mašīnu? Pirmais. Uz cik tad iet? Kas ir jaudīgākais no tā, ko šobrīd veikalā var atrast? Konkrēti motocikliem mums jaudīgākais šobrīd ir Yamahas, protams, R1, kas ir 200 zirgi. Attiecība pret kilogramiem 200 kg, 200 zirgspēki. Tas ir tāda. Un uz cik iet? Uz cik iet, es nezinu. Labāk nepārbaudīt, jā. Ātri iet droši vien, jā. Tas ir jāprasa tiem, kas brauc uz šādiem močiem. Es pats tā kā neesmu ar viņu braucis, es godīgi teikšu. Pieņemsim, es esmu makšķernieks Liepājā. Esmu izdomājis, ka gribu Yamahu par katru cenu. Jums ir pārstāvniecības citās Latvijas pilsētās arī? Tādiem klientiem ir iespējams apsīties visu tādā vietnē kā motozip.lv. Mēs sūtam dzinējus pa visu Latviju. Un arī pirmā apkopes eļļas ir līdzi komplektā. Un tā kā tas ir tāds pirmais tāds solis, kā klientam attālināt, varam palīdzēt. Un ļoti daudz ir labas atsauksmes. Un tādā veidā mēs soli pa solim ejam uz priekšu. Zināms, ka makšķernieki ir piedzīvojumi meklētāji. Ko vēl pie jums var atrast veikalā? Ir faktiski viss, ko sirds kāro aktīvai atpūtai. Ir ūdens motocikli, ir krosa motocikli, ir stāvoši ūdens motocikli, kvadratcikli darbam, turisma motocikli, ielas braukšanas motocikli, sniega moči. Viss, ko Yamaha ražo, to mēs arī pārstāvam. Labi, un no ūdens močiem, kas ir jaudīgākais, ja gribas visiem tik garām? Šobrīd jaudīgākais ir 250 zirgspēku ūdens motocikls. Viņam arī ir adapters, kur var uztaisīt, kur var aizmugurē makšķerēt. Speciāls Yamaha ir izdomājis arī ātrajiem makšķerniekiem, tā kā varbūt nākamgad vai aiznākamgad kāds, kurš grib vinēt to kausu. Kā tu teici, ātri vajag pārvietoties pa dīķi, tad šitais būtu īstais. Krister, mums ir ideja, kā var tikt pirmais uz Eldorado punktu sacensībās. Ar šādu drīkst piedalīties? Drīkst, vai ne? Protams, ka drīkst. Aizbrauc ātri, noķer savus. Jā, un viņiem ir Reku var 1,50 m līdzekļu nolikt. Izstādē nomērīt uzreiz. Un otrā pusē otru, vai ne? Krēslu aizmugurē visu tur var uztaisīt. Tagad es saku, nākamgad vajadzētu šitādi vienam ielikt iekšā dīķī. Tie tur ar tām laivām atpūšās. Viss plāns gatavs startējam nākamgad. Pats esi ilgus gadus bijis sportists un droši vien saproti sponsoru un atbalstītāju nozīmi. Kādēļ Yamaha un arī tu personīgi atbalsti sportu? Tā ir savā ziņā tāda mana filozofija, jo tad, kad pats sportoju, tad man daudz cilvēku palīdzēja.
jo bez viņa atbalsta es nekad neko tādu nebūtu sasniedzis. Un joprojām es to jūtu kā tādu uzticēšanos tajā laikā man, no sponsoru puses, un tādēļ arī viens no šiem projektiem ir tieši ar makšķerēšanu saistīts, kur mēs labprāt gribētu ne tikai vienu gadu piedalīties un būt tajā apritē un palīdzēt veidot makšķernieku vidi. Un pēdējais jautājums. Kāpēc Yamaha? Tā ir tiešām, varu teikt godīgi, jebkuram klientam acīs skatoties, tā ir kvalitāte. Un, kā mēs paši zinām, kvalitāte nemaksā lēti, bet tajā pašā laikā tā ir patīkami, jo tu pērci to produktu, lai tu atpūstos, lai tu pamakšķerētu un ne tikai iebraukt ezerā, bet arī izbraukt ārā no viņa. Tas pats ir ar motocikliem un Yamaha ir kvalitāte. Tāpēc arī Yamaha, jo nav kauns tirgot to produkciju. Labi, paldies tev par sarunu un tiekamies vai no uz ūdeņiem vai mežos, bet noteikti kaut kur dabā. Paldies! Paldies! Kur ir manikīni? Maizītēm arī. Astrīšiem. Sastrīšiem, jo līdekām šeit, astrīšiem šeit.